Ogreniete Alise Madara Māzika ikdienā kafiju nedzer. Vien īpašos gadījumos, piemēram, projekta naktīs, kad, kā saka meitene, vienkārši citādāk nav iespējams izdzīvot. Tomēr Alise kopā ar vēl 4 jaunietēm no dažādām pilsētām radījušas ideju par līdzņemamas kafijas krūzītes vāciņu no cepuma, kuru varētu arī pēc tam apēst. Galvenais motīvs šādai idejai ir vēlme pasargāt dabu. Šo mēs redzējām vairāk kā globālu problēmu, jo īpaši lielpilsētās, kur šie vāciņi ir viena no galvenajām lietām, ko atrod ūdens tilpnēs, parkos un visur citur. Jo kafijas krūzīti mēs automātā izmetam miskastē, vāciņu izvelk kāda vāna vai vēl kaut kas no miskastes, un tā viņi nokļūst dabā pēc tam. Tāpat plasmasas vāciņi arī cilvēka veselībai nenākot par labu. Tie satur mikroplasmasas gabaliņus, kas pēc tam nonāk dzērienā. Tomēr arī vāciņu kā cepumu izveidot esot izaicinājums. Šobrīd Alise kopā ar komandas biedrenēm mājās eksperimentē un cep dažādus cepumus, lai nonāktu pie īstās konsistences. Ideja ir veidot to kā parastu cepumu mīklu ar piemaisījumu visticamāk no želatīna, lai saturētos kopā, bet garša visticamāk būtu neitrāla šiem cepumiem. Nebūtu ne saldi, ne sāļi. Protams, izmaksas būs nedaudz lielākas nekā plastmasas vāciņiem, taču es domāju, ka ja ikviena kafejnīca ilgtermiņā ieviestu šos cepumu vāciņus, tas radītu lielas pārmaiņas. Lai to piepildītu, meitenes jau uzsākušas sarunas ar uzņēmējiem par sadarbību, lai tie ieviestu meitiņu izlēlotos vāciņus savās kafejnīcās. Mēs visnotaļ no sākuma izplatīsim šos vāciņus sanāk vismazākajos uzņēmumos, vietējos katrā no savām pilsētām. Un pēc tam ir ideja ievākt analītiskus datus ar atsauksmēm par šiem vāciņiem. Katru reizi, kad tiek pārdots, uz vāciņa būs neliels QR kods iespiests. Tāda ir ideja vismaz, kuru var noskinēt pirms izmešanas vai apēšanas un sniegt atsauksmi par šiem vāciņiem. Līdz ar to atsauksmes nodrošinās iespēju sadarboties jau ar lielākiem uzņēmumiem, kas iespējams sākumā pret meitiņu ideju būs skeptiski. Kā stāsta Alise, lai gan viņai jau ir gana pieredze piedalīties dažādos projektos, būt, kā sacīt, jauniem uzņēmējiem nesot viegli. Tādēļ arī vienmēr cenšos nekur nenorādīt savu vecumu, ļoti profesionāli rakstīt, lai pēc iespējas nopietnāk uztvertu. Bet tad pirmajā satikšanās reizē ar šo uzņēmumu, tad ir tas pārsteigums no otras puses vienmēr. Tiešām es domāju, ka jums ir 25. Šobrīd jaunietes sadarbojās ar pārtikas tehnologiem un pārtikas veterināro dienesta, lai ar 3D printeru veidotu silikona formu, jau māja beigās izveidotu cepuma prototipu. Emīlija Anspuka, Kristaps Dravenieks, Vidzemes televīzijas speciāla TV.